Pētāmā problēma. Mājas ķiploka saknes spurgaliņu šūnas izmaiņas dažādās mitozes stadijās. Pētāmais jautājums. Kā mainīsies mājas ķiploka saknes spurgaliņu šūnas dažādās mitozes stadijās? Hipotēze. Laboratorijas darba laikā var novērot vairākas dažādas mitozes stadijas, kurās viena matšūna sadalās divās meķšūnās. Darba piedarumi. Skalpelis. Atceries, ka asus objektus nedrīkst celt virs acu līmeņa, un tie ir jāizmanto ļoti uzmanīgi. Pipete, mikroskops, Priekšmetstikliņš, sekstikliņš un salvetes, pincete, ūdens, knaiblis, elektriskā plīts, acetoorceīnskābe, mājas ķiploks, etanols, ledus etiķskābe, sālskābe un deionizēts ūdens. Sagatavošanās pētījumam. pirms pētījuma veikšanas notīra darba vietu. Novieto mikroskopu stabili uz galda virsmas tā, lai to nevar ne aizķert, ne apgāzt. Noņem mikroskopa aizsargā paklu. Noregulē tubus un tubus turētāju rāmi, lai tas būtu pret jums. Atceries, ka arī svarīgi ir pārbaudīt mikroskopa darba tehnisko stāvokli. Darba gaitas pirmais punkts. Mājas ķiploka sakņu sagatavošana eksperimentam. Pagatavo ledus etiķskābes etanola fiksācijas šķīdumu pēc proporcijas. 30 ml etanols un 10 ml ledus etiķskābe. Sagatavo mājas ķiploka sakņu paraugus, diedzējot tumsā ūdenī 5 līdz 11 diennaktis. Pēc tam nogriež saknes no 1 līdz 2,5 cm garumā. Nekavējoties ievieto saknes ledus etiķskābes un etanols fiksācijas šķīdumā uz 120 minūtēm 4 grādos. Pēc tam pagatavo krāsošanas acetoorceīnskābes šķīdumu no pulverveida orceīnskābes pēc proporcijas. 2 grami acetoorceīnskābe un 45 ml ledus etiķskābe. Uzvāra ledus etiķskābi, izšķīdina orceīnskābi un atdzesē šķīdumu. Pēc tam filtrē caur gofrēto filtrpapīru 3 reizes. Tad pagatavo darba šķīdumu. 10 ml orceīnskābes koncentrāts un 12 ml deionizēts ūdens. To novieto tumsā. Darba gaitas otrais punkts. Preparāta sagatavošana. No fiksācijas šķīduma izņem vienu sakni un novieto to uz priekšmetstikliņa. Nepieciešamības gadījumā sakni ar skalpeli saīsina līdz apmēram 1,5 cm atstājot spurgaliņu. Pievieno vidēji 3 pilienus sālskābes. Tad virs elektriskās plītes karsē preparātu 60 grādos apmēram 2 minūtes, ja nepieciešams pievieno vēl sālskābi. Pēc tam pievieno līdz 2 pilieniem krāsošanas acetoorceīnskābes šķīdumu. Ja nepieciešams, nosusina lieko sālskābi. Tad uz preparātu novieto sekstikliņu. Tad uz sekstikliņa novieto salveti un caur salveti saspiež preparātu ar pirkstu, piespiežot pie galda virsmas. Darba gaitas trešais punkts. Mikropreparāta aplūkošana. Nobīdi priekšmetgaldiņu uz leju ar makroskrūvi, ja nepieciešams. Attaisot skavas, noveido preparātu uz priekšmetgaldiņu. Pēc tam novieto skavas atpakaļ uz preparāta. Ieslēdz un noregulē gaismas spilgtumu, ja nepieciešams. Un skatoties okulārā, ar makroskrūvi lēni pietuvina objektīvu, meklējot redzes laukumā asu attēlu. Paralēli sakojot līdzi objektīva attālumam līdz mikropreparātam. Kad atrasts asas pētāmā objekta attēls, mikroskopu nepārvieto un neparegulē. Darba gaitas 4. punkts. Veids novērojumus. Aplūko preparātu vairākos palielinājumos, mainot objektīvus, lai saprastu, kurā mitozes stadijas var redzēt visskaidrāk. Tad var aplūkot dažādās mitozes stadijas. Mitozē ir 6 dažādas stadijas. Pirmā no tām ir interfāze. Tad seko profāze, tad metafāze, tai seko anafāze un telofāze. Un tad jau ir veidojušās 2 atdalījušās meķšūnas. Darba gaitas 5. punkts. Laboratorijas darba pabeigšana. Ar makroskrūvi nolaiž priekšmetgaldiņu uz leju un attaisot skavas noņem preparātu. Mikroskopam uzliek mazāko objektīvu un izslēdz gaismu.
Mikroskopam uzliek aizsargapalku, lai tas netiktu iebojāts laika posmā, kad tas netiek lietots. Atceries, ka saksakliņš un priekšmetu cikliņš ir jānomazgā. Pēc visa pabeigšanas notīri savu darba vietu. Izvērtējums. Laboratorijas darbs bija neveiksmīgs, jo nebija iespējams aplūkot nevienu no mitozes stadijām. Apskatot paraugu preparātu, kura attēli tika izmantot šajā video, var secināt, ka kādu daļu no darba gaitas esam veikuši nepareizi. Mēs laboratorijas darbā izmantojam lielāku objektīvu, līdz ar to mūsu pētāmais objekts tiek palielināts 400 reizes.